Agrāk es lasīju biežāk. Es tā padomāju pirms šīs intervijas un sapratu, ka visvairāk es laikam lasīju tajā posmā, kad es dzīvoju Ogrē un mācījos Rīgā, un tāpēc ļoti daudz sanāca braukt ar vilcieniem un tur attiecīgi paiet laiks. Un tad es ņēmu līdz grāmatas. Un tas sanāk, ka gandrīz katru dienu kaut kas tiek izlasīts. Bet tagad es esmu vasaru sasparojusies. Cenšos lasīt vairāk, jo es sapratu, ka tas ir tas, kas manā ikdienā pietrūkst. Un tagad es lasu, varbūt pāris reizes nedēļā. Man arī liekas, kauns, ka tik maz, bet labāk nekā pavasarī bija. Kaut kā tā. Un kur es lasu? Mājās, pirms gulētiešanas, kaut kādā omīšu stilā, man liekas. Tad ļoti daudz pārvietojoties tramvajos, vakar braucu vilcienā lasīju, ejot pa ielu. Bet man liekas, ka cilvēki pārāk maz lasa, varbūt ejot pa ielām, jo tas īstenībā ir iespējams, nav tik traki. Un vienu dienu arī pirms pāris nedēļām es gāju pa ielu un lasīju, un ik pa brīdim es uzmetu skatu uz cilvēkiem, lai neieskriet stabā vai kādā cilvēkā vai vēl bez kur. Un man pretī nāca arī puisis, kurš lasīja grāmatu. Es domāju, cik jauki, neesmu vienīgā. Kaut kā tā. Jums vajadzēja iepazīties. Varbūt, jā. Jebkurā gadījumā labs tāds sākums. Es domāju, ka visas lasīšanas vietas, kuras nav bīstams un neapgrūtina tev redz, viss ir ok. Es nezinu, kas ir dīvainas vietas. Es sēdējusi ielas malā, lasījusi kinoteātrī, varbūt ir dīvaini arī lasīt gaidot filmas, nezinu. Vai tumsā? Vai tumsā. Tumsā es neesmu lasījusi, manuprāt. Es pat nezinu. Daudzās vietās ir lasīts, bet tā, ka dīvaini, negribētos tā teikt. Šobrīd es cenšos pabeigt lasīt Mikas Valtāri Sinuhe Eģiptietis, kas tur ir kaut kāds vairāk nekā 700 lapus. Un vēl es kopš gada sākuma esmu iesākusi kaut kādas 6 grāmatas, kuras nav pabeigtas. Neesmu pabeigusi lasīt, un tās ir. Tur bija Jungs, psiholoģiskā tipoloģija un māksla. Jo es nesen nopirku vienu Jungas grāmatu, kur bija domas un atziņas, laikam tādu apkopojumu no darbiem, kas, man liekas, nav baigi forši tādā ziņā, kad nedabūju palasīt to visu pilno darbu, bet jebkurā gadījumā ļoti interesanti tā grāmata bija, un es viņu izraudu 2 dienās, un tad nopirku nākamo par psiholoģisko tipoloģiju un mākslu, tieši tā kā arī saistībā ar to, ko es studēju, un sāku lasīt un aizbraucu uz Given Getu, un tur piedāvāju citiem savas grāmatas tā kā palasīt vienā tā kā zonā, kas bija mums atvēlēta. Un manuprāt, ka kāds to grāmatu ir pievācis, bet es savās grāmatās ierakstu savu vārdu uzvārdu, tad es ceru, ka varbūt kādreiz atnāks atpakaļ. Un ko vēl es esmu iesākusi? Neatceros, bet ir kaut kādas noteikti 6 grāmatas, kas ir kopš gada sākuma iesāktas, un tad lēnā garā vienkārši atvirst. Bet es cenšos baigi neiespringt šobrīd par to, jo es zinu, ka, ja kaut kādā brīdī es gribēšu, varēšu sākt vēlreiz no sākuma, vai kaut kad tuvākajā laikā turpināt, vai tā vienkārši brīvā plūdumā. Varētu beidzot palasīt Bībeli. Jo es neesmu tāds oficiāli ticīgs cilvēks, un arī Bībeli nekad īpaši neesmu lasījusi, bet pēdējā laikā liekas, ka varbūt būtu vērts. Varētu Bībeli, tā būtu viena grāmata. Es nezinu, es domāju, ka es paņemtu Bībeli un 2 grāmatas vienkārši no tām grāmatām, kas es gribētu izlasīt kaut kad nākotnē. Un tad es tās paņemtu līdzi un lasītu, un vienkārši tad arī skatītos, kā tas sasaucas ar to manu salas dzīvi. Gan jau kaut kas atrastos. Kuras tad būtu tās, kuras gribētu izlasīt? Kaut kādas no tām, kuras es esmu nopirkusi un kuras man tagad stāv un gaida.
Viņas mammai teica, ka nevar jau tā iet visu laiku pirkt veikalu grāmatas, un tad ir bīstami iet garām grāmatnīcām. Bet viņa teica, ka nē, visam savs laiks, tikai nopērts un tad palasīs. Tur ir, es nezinu, ir kaut kāda, ir Annas Freidas grāmata par bērnu psihoanalīzi. Ļoti nopietni, bet varbūt, ka tieši uz salas tas varētu būt ok. Ja man tagad būtu jābrauc, es paņemtu to Valtārī grāmatu par eģiptieti un to arī tur piebeigtu uz salas. Tā, kaut kā tā. Mana bērnības mīļākā grāmata, es domāju, Māras Svīras Ragana Ragnī. Tā ir tāda pasaka, kur sākas ar to, ka ir mazai meitenei Lietuvā pazudis kaķītis un it kā viņš ir vai nu nomiris vai nevar saprast, kas ar viņu noticis. Un tad tas stāsts pārslēdzas uz raganu pasauli, uz kaut kādu apakšzemes, laikam, neatceros, raganu valstību, kur viss notiek Adžgārni. Un tad tas kaķēns ir pamodies kā ragana tajā pasaulē un nesaprot, ko darīt. Nu, lūk. Un tad tā Ragnija galvenais tēls. Man liekas, tas ir, kas man visvairāk no visiem grāmattēliem ir palicis atmiņā. Un tur bija ļoti tādas interesantas ilustrācijas, un viņa bija attēlota kā tāda ļoti, ļoti skaista sieviete ar sarkaniem, viļņotiem, milzīgiem matiem un puķēm matos. Vienkārši fantastiski. Un kaut kādā ziņā tā grāmata vienmēr ar mani ir bijusi. Es viņu arī vismaz reizi gadā izroku no grāmatu plaukta un pārcelāju, jo man liekas, ka es kaut ko gribu tur apskatīties, kaut ko kā tur bija. Un tad tā viņa atkal atnāk pie manis, atgādina par sevi. Es visbiežāk pērku, jo bija kaut kāds brīdis, kad es aizņēmos arī no bibliotekām. Bet tad tajā bibliotekā, kas man vistuvāk mājām, tur bija visai tāds ierobežots grāmatu klāsts. Un man patīk tā sajūta, ka tā ir tava grāmata. Es vismaz tā šobrīd cenšos baigi nepieķerties materiālām lietām, bet grāmatas, kad tu paņem grāmatu rokās un tu viņu izšķirst lapas un pasmaržo, un saproti, ka tā ir tavējā un tu viņu visu drīkst lasīt, cik vien tu vēlies. Tā ir ļoti par sajūta, un tāpēc varbūt es pērku. Pat ja man ir makā pēdējā nauda, es zinu, ka ja es ieju grāmatveikalā, man nebūs pašpārmetumu un es varēšu mierīgi iztērēt pēdējo naudu grāmatā. Bet kā vēl? Es pāris reizes esmu aizņēmusies, dažas grāmatas ir kā dāvinātas, visbiežāk mamma dāvina, dažreiz arī kādi citi cilvēki. Tādas, kuras grūti dabūt, aizņemos, jā, bet pārsvarā pērku. Nozagus arī esi? Ko lūdzu? Nozagus. Jā. To tu stāstīsi? Es varu pastāstīt, jo es ar to grāmatu aiznesu atpakaļ, ja nekas. Bija tā, ka ap kaut kādu varbūt 6. vai 7. klasi es sāku lasīt dzeju. Pirmā dzejas grāmata, kuru es dabūju rokās, bija tā Dimanta Ziedoņa dzejas izlase Zvaigžņu zaglis. Kaut kādā grāmatu sērijā izdot tāda ar lielā vākiem. Un to es tad izlasīju, un tur viss bija pasvītrots, un sapratu, ka Dimants Ziedonis ir mans mīļākais dzejnieks. Un tad es biju dzirdējusi, ka viņam ir tāda dzejas izlase ar mīlestības dzejoļiem, kura saucās... Kā viņa saucās? Gaismas parāds. Un tad es staigāju pa grāmatnīcām un meklēju to grāmatu, un tas bija tas laiks, kad vēl nebija viss tas baigais Ziedoņa bums un nebija pārizdotas visas izlases un visi krājumi. Un tad es ievēroju, ka skolas bibliotekā ir tā grāmata. Un es domāju, nē, tas ir kaut kas tāds, ko es tik ļoti mīlu, ka man vienkārši vajag, un lai man piedod skola, lai man piedod viss. Es varētu tagad pēc šīs publiskās atzīšanās arī skolai varbūt uzdāvināt jaunu eksemplāru, bet nezinu, vai kādam viņi tur ļoti pietrūks, bet man tā grāmata ļoti noderēja. Es biju ļoti priecīga. Labs zagums. Jā. Neko citu zagus neesmu. Es
Es nezinu, vai es līdzinos Ragniju, bet es zinu, ka viņa ir kaut kur manī. Viņa kaut kā tas tēls parādās, jā, varbūt manās arī izdarībās. Bet, kad es gribētu līdzināties, liekas, ka nē. Lai gan, grāmatu lasīšana jau vispār ir tāds, man liekas, ar empātiju cieši saistīts pasākums, un līdz ar to, ka tu lasi, tā kā iejūties tajos tēlos, un kaut kas jau viņos uzrunāts, tā kā tās grāmatas nelasīt. Un tad varbūt ar katru grāmatu ir kaut kas jau, kas tevi ienāk, un varbūt neapzināti vai es tevi iedarbojas, vai ar ko tu sadarbojies, tā kā nākotnē. Bet nekas īstenībā tās nenāk īpaši prātā, nē. Nekas. Nē, Ragnija tikai. Es esmu, man liekas, ļoti kaut kāds vismaz 3 reizes pārlasījusi 5. Pottera grāmatu, jo tā bija man mīļākā. Kāpēc 5? Tāpēc, ka tur nomira Sirius, kurš bija mans mīļākais tēls, un tad es raudāju 3 dienas laukos. Bet patiesībā es gandrīz katru grāmatu, kur man tā visai nopietni patīk, pārlasu vēlreiz pēc kaut kāda laika. Bet tā, ka visvairāk, nezinu. Bija viens tāds arī romāns par Ēģiptu, ko es lasīju laukos, izrakodā vecā grāmata kaut vai, kas saucās Faraona telnieks, kur ir tāds, kā, man liekas, ka salīdzinoši improvizēts stāsts par to telnieku, kurš it kā ir to Nofetetes krūštēlu veidojis. Un es atceros, ka kaut kādu laiku man tā grāmata bija ļoti topā, un to es arī, manuprāt, tās vismaz 3 reizes pārlasījusi. Man liekas, 3 tas taču nav daudz. Gan jau, ka ir vēl kāda. Es tagad nevaru atcerēt. Jā, varbūt, ka tā Raganīnas grāmata, bet kaut kādā ziņā, manuprāt, arī tā Ziedoņa izlase, tas Zvaigžņu zaglis, jo tā bija tāda pirmā pieredze, kad es nelasīju kaut kādu izklaidējošu literatūru, bet kad es lasīju un domāju un jūtu līdzi un pasvītroju to, kas kaut kā tajā brīdī man uzrunāja. Es neatceros, cik gadu vecumā, bet es atceros, ka es ļoti agri man vecās iemācīju spēlēt šāku un arī lasīt. Un mamma vienmēr bērnībā man lasīja pasakas. Bet, droši vien jau, tad, kad pat iemācījos, tad arī pat lasīju. Es atceros, daudz lasīju visādas latviešu tautas pasakas. Bija arī kaut kāda padomju izlase ar citu tautu pasakām. Un tās bija arī ļoti interesantas. Tās arī laukos lasīju rācauri. Es esmu izlasījusi digitālā formātā 2 grāmatas. Viena ir, manuprāt, 2. krēslas grāmata, jo bija tāds periods dzīvē, kad vajadzēja kaut ko ļoti muļķīgi palasīt. Un tad palasīju, izlasīju 1. grāmatu, un 2. nevarēju dabūt, un tāpēc angliski izlasīju datorā, bet tās bija reāli mokas. Un tad es izlasīju kaut kādā tajā e-grāmatu lasītājā Eglīšu psihiatrijas grāmatu, jo mums skolē vajadzēja. Un tas bija tāds visai čakarīgs process, jo tā kā dabūju viņu kaut kādā formātā, tad nevar saprast, vai viņš īsti to formātu atbalsta. Un tad kaut kādas modifikācijas notiek par to tekstu un izkārtojam, un ja vēl bildes ir pa vidu, kā bija tajā psihiatrijas grāmatā, tad viss pačau. Es nezinu, varbūt laikam jau ir cilvēki, kuriem tas kaut kā nodara un ir ērti, ka tu vari 100 grāmatas paņemt līdzi un lasīt jebkuru un ir viegli pārnēsāt un tā. Bet es, teiksim, nejūtu, ka man būtu nepieciešams manā ikdienā tāds aparāts. Un man liekas ļoti arī svarīga tā grāmatas sajūta un smarža un papīrs, un ka tu viņu var paostīt un salocīt un saplēst, varbūt netīšām un tad pārdzīvot. Tā. Es nezinu, man liekas, īstai taustāmai grāmatai ir kaut kāda tāda sajūta, ko nevar aizstāt ar to digitālo. Tā, katram savs. Tagad es tā domāju, ka varbūt
no šodienas skatpunkta skatoties, piemēram, tā krēslas lasīšana liekas kaut kas tāds pilnīgi nepieciešams. Kaut ko vērtīgāku būtu varējis palasīt varbūt, bet tā, ka kauns nē. Man liekas, ir ok interesēties par to, kas pasaulē notiek un ko cilvēki miljonos pērk, kāpēc gan ne. Bet es atceros, ka es izlasīju Airis Mērdokas Vienradzi. Un es šobrīd, tas bija pirms kaut kādiem, es nezinu, varbūt 7 gadiem vai 8. Un es atceros, ka tolaik tā grāmata man likās ļoti pelēka. Es neatceros neko, kas tur notika. Bija ļoti daudz tā kā tēlu un visi beigās nomira. Un es neko nesapratu. Un tā arī viņa beidzās. Un toreiz man pēc tās grāmatas lasīšanas bija tāda sajūta, ko tas tagad esmu izlasījusi, ko tas vispār nozīmēja. Pilnīgi bezjēdzība un tādā garā. Bet es domāju, ka ja es lasītu tagad, droši vien, ka būtu citādāk. Tāpēc arī man liekas, ka forši grāmatas pārlasīt ik pa laikam, jo caur to katru dzīves posmu prizmu tā grāmata rādās citādāka un tu kaut ko jaunu iegūsti. Un līdzīgi ir arī ar pasvītrošanu grāmatās. Es teicu, ka es to ziedoņus pasvītroju. Un jau tolaik es biju vēl ritīgi jauna un mamma teica, ka nav vērts pasvītrot, jo tu augsts lielāk, lasīs vēlreiz un būs pilnīgi citas lietas, kas tev būs svarīgas. Un tā arī ir tagad, jā. Es šķirstu kaut kādas grāmatas, kur ir pasvītrotie teikumi, un es domāju, tas taču ir pašsaprotam, kāpēc, lai to pasvītrot. Bet bez pasvītrošanas arī es domāju, ka nevar iztikt. Es pasvītroju zinot arī to, ka nākotnē tačiem būs citas lietas, kas man liksies svarīgākas tieši tajā grāmatā, bet tajā brīdī, man liekas, ir kaut kā svarīgi atzīmēt to, kas tieši tevi uzrunā. Vai sasaistīt vairāk ar kaut kādu savu pieredzi, vai labāk palikt atmiņā tas viss. Es nesen atcerējos, ka es bērnībā ļoti daudz grāmatas liku zem spilvena. Man bija divstāvīgā gulta, un otrajā stāvā bija tā mana gulta, un pirmajā bija rakstām galds un skats. Un viņai bija tādas maliņas, un es tur guļu, ir spilvens, un viss tā mala ir apkrauta ar grāmatām. Es atceros, es reizēm skaitīju. Pavisam noteikti bija kaut kāds reizes, ka tur bija 14 grāmatas, viss vienkārši sakrauts pa vidu spilvens, un es guļu. Un es domāju, kāpēc es tā vairs tagad nedaru. Bija forši. Ko vēl es darījusi? Es esmu no grāmatu lapām taisījusi apsveikumus. Jo es bieži vien taisu pati dāvanas vai apsveikumu kaut ko tādu. Un tad vienā reizē es atceros, ka manā papīra kastē, kur glabājas visādi skaisti papīri, bija ielikt arī kaut kāda no vecas grāmatas izplīsus lapu, ko es atradu kaut kur kaut kādā vai bēniņos vai pagrabā vai kaut kur. Un bija noglabājusi. Domāju, varbūt kādreiz noderēs, un tad jāuztaisīja apsveikumu no tā. Vēl. Nezinu. Labi nodara kā paliknes vai kā kaut kāds nospiedējs, kad vajag herbārī taisīt. Es domāju, ka vērtīgi varētu būt ar ļoti daudziem. Bet ja man ir jāizvēlas, tad agrāk man likās, ka varētu ar Vonnegutu kaut kādu kafiju iedzert. Bet tagad man liekas, ka varētu ar kādu citu. Ar ko? Es labprāt pavakariņot ar Jungu, jo ne tikai kā... Es jau ļoti maz no viņa esmu lasījis, es lasīju to vienu domu un atziņu grāmatu un tad 2 esejas, bet arī tajā, nezinu, psiholoģiskajā ziņā, man liekas, tas viss, ko viņš ir rakstījis un kas pēc viņa ir palicis, tas būtu ļoti interesanti. Zinot arī viņa personību un, teiksim, bērnību, kā viņa vecmāmiņa tur aizrāvās ar visādiem kultiem un tad viņam nācās arī daļu no tā piedzīvot un pārdzīvot. Man liekas, jā, ka ar viņu būtu forši pavakariņot. Arī tāpēc, ka es lasīju to viņa atziņu grāmatu un tur bija tā, ka es nevarēju atturēties no pasvītrošanas gandrīz vai katrā citātā, jo man likās, ka pēkšņi kāds ir vienkārši uzrakstījis to, kas kaut kur zemapziņā notiek manī un likās tik forši. Viņi varētu, jā.